Vispirms, ko es gribu nonākt, šis gads mums ir ļoti nozīmīgs gads Stendē. Ir pagājuši 95 gadi, kad Stendē ir sācies selekcijas darbs. Mēs, protams, varam saukt visus garos nosaukums, kas mums savā laikā ir bijis. Stendes selekcijas izmēģinājuma stācijas, Stendes graudaugļu selekcijas institūts un visi pārējie nosaukumi, kas ir bijuši, bet tas, un tagad agrā resursu ekonomikas institūts, bet tas neatkarīgi no tā, ka mēs visus šos gadus strādājam ar vienādiem mērķiem. Man liekas, pats galvenais ir šī sadarbība, kopēji projekti, kopējas publikācijas, un tomēr tā ir vismaz sprauga, par kuru var iekļūt tālāk uz Horizon projektiem, manuprāt. Nu, un tad mums ir lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumu projektu sadaļā. Šāds projekts, kas turpinās arī šogad, amoniaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums. Projekts ir kā izaicinājums, jo mēs esam tās vadošais partneris un es personīgi kā projektu vadītāji, bet ir ļoti daudz izpildītāju no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, faktiski jāsaka gandrīz 4/5 no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, un tas ir tāds kolektīvs darbs un izaicinājums tādējādi, ka man jums nav jāstāsta šīs finansējums, kas tomēr ir konkurss, un lai gan ir otrais gads, mēs līdz jūnija sākumam vispār neesam pārliecināti, vai projekts tiks apstiprināts, un vai nauda tiks piešķirta, vai ne. Lauksaimniecība uzskaitas datu tīklus ir tas saucamais sudats, kā citās valstīs sauc farmu salīdzināšanai, un Latvijas tirgus cenu un informācijas sistēmas uzturēšana un attīstība. Visiem zināmā lauksaimniecība uzskaitas datu tīklus sudats, kur tiek šīs izlases kopa, kas ir statistiski ticama un izvēlēta sadarbībā ar CSP, Centrālo statistikas pārvaldi. Darba uzdevumi analizēt pelnu utilizācijas pārstrādes iespējas, veikt pelnu šķidrumēslu ķīmiskā sastāva analīzi, izveidot pilotierīces pelnu šķidrumēslu maisījumu ciesas graudēnas frakcijas iegūšanai, pēc ķīmiskām un fizikālām īpašībām noteikt labākā graudēnā frakcijas sastāvu un veikt arī maisījumu ekonomisko izvērtējumu. Nedaudz par uzņēmumu Sieviku. Zemnieku uzņēmē tā ir viena no lielākām darba devējiem. Uzņēmumā strādā 840 cilvēki. 2015. gada dati apgrozījumi bija 59 miljoni. Saražoja 268 tūkstoši kubikmetru zaļu materiālu. Un zaļu ražošanas procesā radās 4267 kubikmetri ar pelniem. Tas ir aptuveni trešdaļa no šīs ēkas, kurā mēs šobrīd atrodamies. Tā, šeit uzskatām, redzam problēmu, kas notiek, kad šie pelni tiek glabāti uzņēmuma poligonā, piesārņot gruntsūdens, kas fonā redzam, un arī atmosfērā. Ļoti skopu. Jā, viņš ir silāps, viens no vadošiem. Viņam vēl opkārts vai kords, vēl viņam kolēģis. Nē.
gados visos nostrādājumus, bija normāli, šogad bija beidza. Neierobežotas pilnvaras. Augsts deficīts 5 graudus sakarā ar augstu, un to 3 gadus strādājot, Tātad jums ir stacionā Anita, viens, 2 jautājumi. Es skatos, ka jūs liekat stacionāros uzskaitat. Jā. Ar GPS arī piesējā. Nu, pagaidām GPS ir manējais GPS, jo mēs jau nākamajā šī laukā nebūsim. Un stacionāri un lauciņos ir paredzēts rakt ārā augus un noteikti saules masas. Labi, pēc ietekmi šitam visam no zirņiem un pupām. Nebūs pēcietekme, būs mieži. Nu, miežos, un kāpēc? Naudas tā nav. Taču bija daudz. Visiem projektiem vajag pašfinansējumu, nevar to pašizmaksu rēķināt. Ja es to izstāstīšu mūsu ekonomikas daļai, viņi man uzreiz atvainīs to darbu, ka naudas izšķērēšana. Jā, un iestāties, ka lupīnu nevar audzēt. Aizbraucām uz Dāniju un Dāņi teica, nē, nu lupīnu būs kāds bioloģiskais, tur jau nekas nesanāk. Sanāk. Sanāk. Jā, sanāk. Diezgan daudz šķirņu, te ir druscīti mēslojums, ja godīgi sakot, šitajā malā pirmās 4 dobas ir absolūti bez mēslojuma. Tādas ir tas lauku dobas, viņām ir tīri labi patīk. Pa gabalu saskaļ, ja tālu, un tā pa gabalu, jā, izskatās pēc lavandām. Nu, viņas ir skaistas, un īstenībā katrai ir savs tonis, un citus gadus neredz šo te violetumu. Šī gadā sakarā ar to, ka ir bijuši diezgan vēs laika apstākļi. Šī te boragīne reaģēja uz to, ka viņai ziedi paliek aizvien violetā. Nav izvalējusi saulē. Nu, katrā gadījumā mazā programma lupīnās jūs redzētu tagad ātrā. Riksī varam rikšot apakaļ uz autobusiem. Man liekas, ka jādara. Arī kur rikts ļoti krāķi. Jā, viņas tiešām ir simpātiskas. Visas jau jāļaujās. Skaistumu. Šitādas vēl nebija redzējusi. Tāpēc jau arī stiekām jūs uz to mežu. Viņi būs. Tiešām šito dara? Tā ir šaurlapu lupīna, kura nesmeņo ar šīm sakņu pupēm, jo diemžēl saldās baltās lupīnas Eiropā ir tā vienīgās, jā. Tā lupīna sagrabojuma Jā.